Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi, kolēģi, domu biedri un mīļie draugi. Mēs šodien tiekamies 2 nedēļas pēc melnās ceturtdienas, kad izdzisa 54 dzīvības. Šī traģēdija mūs visus ir dziļi ievainojusi, politiķiem likusi pārskatīt virkni lēmumu un vēlreiz apliecinājusi to, cik izšķirīgos brīžos ir svarīga visas sabiedrības tūlītēja informēšana. Sabiedrības informācijas saņemšanas, ideju apmaiņas un kopības tīklu veido mēdīji. Zolitūdas traģēdijas laikā mēdīji ziņoja par notikumu gaitu, glābšanas darbiem, līdzcilvēku pārdzīvoto, iespējām praktiski palīdzēt. Un mums, kā visai sabiedrībai, tas bija ļoti svarīgi, jo radīja iespēju pašorganizēties un sniegt palīdzību, tajā skaitā portālā Ziedot LV, ko daudzi no mums darīja, un arī citur. Žurnālisti un mēdīju darbinieki strādāja tikpat ilgas stundas un tikpat smagi kā glābēji, par ko no visas sirds izsaku pateicību. Mēdīji sadavās rokās arī 29. novembrī, kad notika koncerts Arēnā Rīga. Mēs jutāmies saistīti cits ar citu un atbildīgi cits par citu un atbildīgi par savu valsti. Rietuma Eiropā uz savu valstu mēdījiem pieņemts raudzīties kā uz valsts nacionālo bagātību, jo mēdīji vienlaikus ir arī attiecīgās sabiedrības valodas, vērtību un kultūras nesēji. Šis princips ir īpaši uzsvērts arī Eiropas direktīvās. Mēdīji ne tikai izglīto, informē un izklaidē, bet galvenais mēdīju politikas uzdevums ir radīt informācijas telpu, vidi, kur diskutēt par to, kas mums kā visai sabiedrībai ir svarīgi. Viedokļi alleži būs dažādi, bet par vienojošo ir jākļūst pamatvērtībām. Un to centrā ir Latvija, kā latviska, nacionāla, demokrātiska valsts, ar piederību Rietuma Eiropas vērtībām un kultūrai. Atbilstoši šim Rietuma Eiropas principam, mēdīju telpai jābūt par latviskās identitātes, latviešu valodas un latviskās kultūras attīstības nesēju. Latvijas mēdīju telpa ir Eiropas Savienības valstīm neraksturīgi novājināta. Pirmkārt, tā ir šaurāka par valsts robežām, otrkārt ir ļoti spēcīga Krievijas prokremlisko mēdīju ietekme un ārvalstu mēdīju ietekme kopumā. Tas, ko mēs redzam, ir vērtību sadursme, turpinās sabiedrības šķelšana ne tikai tradicionālajos pēdiņās jautājumos, valoda, vēsture, pilsonība, skolu sistēma, bet ienāk vēstījumi, apšaubot neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Tāpat tiek apšaubīta Latvijas piederība rietumu vērtību sistēmai, Eiropas Savienībai un NATO telpai. Vēl vienkāršāk notiek smadzeņu skalošana. Tāpēc vietā ir jautājums, kuri vēstījumi uzvarēs, kam Latvijā nākotnē piederēs vara, kāda būs nākotnes Latvija un kur nākotnē ģeopolitiski atradīsies Latvija. Pēc pirmā Baltijas kanāla 4. oktobra raidījuma Cilvēks un likums noskatīšanās mēdīji vaicāja, vai tā ir vārda brīvība vai naida kurināšana. Šis jautājums, manuprāt, ir tīri retorisks. 1991. gada 13. janvāra notikumi Lietuvā, es uzskatu, šajā sižetā bija atainoti demokrātiskā valstī nepieņemami, apmelojoši, tendenciozi. Televīzijas sižetā tika stāstīts, ka Viļņā neatkarības cīnītāji upurus esot paši nogalinājuši, bet apgalvojuši, ka viņus nošāvušas PSRS militāra personas. Šis ir citāts no raidījuma. Citāts. Nacionālistu nonākšana pie varas Lietuvā radīja visīstāko pretkrievu kampaņu. Padomju armijas militāra personas un viņu ģimenes locekļi tika piekauti, slimnīcās viņiem atteica palīdzību, no bērnu dārziem izslēdza viņu bērnus.
Jaunatne katru dienu uzbruka virsnieku sievām, pat lozungi tika rakstīti, tika izlīmētas lapiņas, nogaliniet virsnieku sievas, lai viņas nedzemdātu jaunus okupantus. Citāta beigas. Te jāuzsver, ka pirmais Baltijas kanāls ir reģistrēts Latvijā. Uz to attiecas Latvijas valsts likumi. Elektronisko mēdīju likumā, kas ir galvenais attiecībā uz mēdījiem, ir noteikts, ka mēdīju saturā nedrīkst būt mudinājumi uz naida kurināšanu vai aicinājumi diskriminēt kādu personu vai personu grupu pēc dzimuma, rases, etniskās izcelsmes un uzsvaru arī valsts piederības dēļ. To liedz arī krimināla likums, un krimināla likums liedz darbības, kas vērstas uz naida, nacionālā naida, etniskā naida vai rasu naida kurināšanu. 1991. Gada notikumi Latvijā un Lietuvā ritējuši līdzīgi. Tāpēc saistībā ar minēto PBK sižetu esmu vērsusies prokuratūrā, lūdzot izvērtēt, vai raidījums satur naida kurināšanas pazīmes gan pret Latvijas, gan pret Lietuvas valsts piederīgajiem, kuri iestājās par mūsu Latvijas valsts un arī Lietuvas valsts neatkarības nostiprināšanu. Esmu saņēmusi prokuratūras atbildi, ka tā manu vēstuli ir pārsūtījusi drošības policijai. Drošības policijas atbildi vēl neesmu saņēmusi. Gaidīsim. Arī pirmais Baltijas kanāls Latvijā ir rīkojies. Tas centies ietekmēt sabiedrisko domu, norādot, ka vērsīsies tiesā pret personām, kas bez iepriekšējas uzraudzības vai likumdošanas institūciju lēmuma aicina atņemt kanāla apraides licenci. Citāta beigas. Tātad, kāda ir notikumu tālākā virzība? No soda piemērošanas viedokļa, protams, ir pozitīvi jāvērtē tas, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, es turpmāk teikšu vienkārši padome, kanālam ir uzlikusi administratīvo sodu 1500 latu apmērā. Jautājums gan, vai cik šāds soda apmērs šim kanālam ir samērojams ar nodarījumu. Un arī drošības policija turpina darbu, vērtējot, vai nav jāuzliek sods atbilstoši krimināla likuma normām, tātad smagāks. Es neuzskatu, ka ar 1500 latu soda naudas uzlikšanu PBK šim jautājumam būtu pielikts punkts. Es mudinu padomi ar to neaprobežoties, šis jautājums nav izspēlts. Mums ir skaidri jāsaprot, ka 2015. gadā, kad Latvija būs Eiropas Savienībā prezidējošā valsts, pret mums ar pilnu spēku vērsīsies Krievijas propagandas mašīna. Mēs redzam, cik masīva Lietuvas prezidentūras laikā ir vēršanās pret Lietuvu. Pēc Lietuvas amatpersonu teiktā, patiesā situācija ir vēl daudz nopietnāka, nekā mums šķiet no malas. Un, lai neiznāk tā, ka kāds televīzijas kanāls ar Krievijā veidotu saturu izrādītos par bumbu ar laika degli. Tāpēc pēc šī gadījuma ir nepieciešams veikt PBK satura detalizētu analīzi, un, ja padome ar to netiek galā, tad tāda ir jāpasūta. Ir jāanalizē, vai netiek pieļauta slēptā retranslācija, kas ir likuma pārkāpums. Un, ja tas tā ir, tad apraides atļauja jāanulē, un šāds kanāls ir jāslēdz. Te vēl es gribu paskaidrot, ka bez nopietna pamatojuma nevienu televīzijas kanālu slēgt nevar. Tās ir saistības, ko Latvija uzņēmusies kā Eiropas Savienības dalība valsts. Tomēr ceru, ka padome šajā jautājumā izrādīs stingru gribu un to, ka spēj tikt galā ar saviem darba pamata pienākumiem. Tālāk secinājumi un mērķi. Vietējo mēdīju sistēmas vājuma cēloņi pirmkārt ir vairāk nekā 20 gadus ilgstoša mēdīju politikas neesamība. Šobrīd Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības dalība valsts, kur izpildvarā nav struktūra vienības, kas atbild par mēdīju politiku.
Līdz ar to valsts izpildvarā nav pieredzes un kompetences. Līdz ar to ir apgrūtināti virzīt iniciatīvas vietējo mēdīju atbalstam. Vēl cēloņu skaitā jāmin joprojām irdanās likuma normas, kas pieļauj to, kas citur Eiropā ir liegts, un objektīvs faktors ekonomiskā situācija. Piemēram, krīzes gados reklāmu apjoms un tieši reklāmas veido komercatkarīgo mēdīju arī ienākumus, tad reklāmas samazinājās par 40% un arī pēc krīzes gadiem pieaugums ir tikai zem 5%. Tāpēc būtisks solis būtu mēdīju politikas nodaļas izveidošana kultūras ministrijā. Ar šādu iniciatīvu mēdīju nozares pārstāvji bija vērsušies pie iepriekšējiem kultūras ministriem, bet bez rezultātiem. Es esmu gandarīta, ka pēc cilvēku tiesību komisijas lūguma iepriekšējā kultūras ministre Žaneta Jaunzeme Grende uzņēmās iniciatīvu izstrādāt tātad šādas mēdīju politikas veidošanas iespēju un ir tapis informatīvais ziņojums. Paldies viņai par to. Un paldies, gribu teikt, arī tagadējai kultūras ministrei Dacei Melbārdei, kur ir apņēmusies šo iniciatīvu virzīt uz priekšu. Ārvalstu tautieši vēlētos, lai tiktu izveidots Latvijas televīzijas interneta kanāls tautiešiem ārvalstīs. Tas neprasītu būtiskus ieguldījumus, bet tad arī Latvijas televīzijas vadībai šis darbs būtu jāierindo prioritāšu skaitā. Turpināsim darbu pie likuma nostiprināšanas, precizējot retranslācijas jēdzienu, lai novērstu likuma pārkāpumus. Jāparedz augstāki sodi par likuma normu pārkāpšanu un tīši vienpusīga sagrozīta apmelojoša satura pārraidīšanu, jānostiprina valsts valodas proporcijas tieši skatītākajā raidlaikā un jāvērtē, kāpēc Latvijā, atšķirībā no virknes citu Eiropas valstu, televīzijā un radio ir uzkrītoši daudz reklāmu krievu valodā. Un pavisam īsi par pēdējā laikā paspēto un izdarīto. Ir atcelta piespiedu retranslācija. Tas ir, latviešu valodā raidošie kanāli ir atbrīvoti no diskriminējošās situācijas salīdzinājumā ar ārvalstu televīzijas kanāliem, un tajā skaitā Krievijas kanāliem, un tagad viņi var saņemt samaksu par saturu. Otrkārt, beidzot ir panākta sabiedriskā pasūtījuma piešķiršana latviešu valodā raidošajiem komerckanāliem. Vēl pirms pusgada Saeimā pret to ļoti nopietni iebilda, un politiķu izpratne ir gājusi uz priekšu. Treškārt, kas ir ļoti būtiski, likumos nostiprināts atbalsts reģionālajām televīzijām, kuras cita starp stiprina iedzīvotāju lokālu patriotismu un piesaisti noteiktai vietai. Pēdējais no paveiktā ir likuma grozījumi, izveidojot bezmaksas televīzijas apraides modeli, lai no 2014. gada 1. janvāra, kad beidzas virkne līgumu, iedzīvotāji ar dekoderiem varētu redzēt nevis tikai 2, bet cerāms 5 televīzijas kanālus. Tie ir apmēram 200,000 cilvēku, kas skatās televīziju bezmaksas apraidē ar dekoderiem. Šis likums, kuru izstrādāja komisija, un mēs patiešām te strādājām garas stundas un ilgas stundas, beidzot Saeimā ir pieņemts un stājies spēkā. Tagad tikai un vienīgi no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, no tās rīkotā konkursa būs atkarīgs, kādus televīzijas kanālus pēc 1. janvāra skatītāji redzēs ar dekoderiem un cik to būs. Mēs ļoti rūpīgi tam sakosim līdzi padomes darbam un izdarīsim savus secinājumus. Liels paldies! Paldies Inārai Mūrniecei!